Labvakar, šovakar mēs sarunājamies ar Lindu Līnu, skaistākā un varbūt dižākā Latvijas dziedātāja. Viņa pašlaik ir apmulsusi, bet mēs šovakar sarunājamies par jūsu jauno uzņēmību, par pastelām un par etnografizētas. Pastāstiet, kā jums pēc karjeras, kad dziedāšanā jūs izlēmāt ieiet modē? Varētu teikt, ka es to negribētu gluži saukt par tādu modes dizainēšanu, jo tā tomēr tāda liela lieta, ko cilvēki mācās tomēr gadiem un tā. Bet tā bija tāda mana viena no miljonus radošajām domām, kas man ik pa laikam rodas. Un, man liekas, ja es realizētu visu, ko es iedomājos, tad man vispār nepietiktu laika pat ar 100 dzīvēm. Bet es to izlēmu, jo praktiski man šķiet, ka tās idejas jārealizē, kas tevi neatstāja ilgāku laika posmu, un tad parasti tās ir tās veiksmīgākās, kuras tev jau ar pirmo sekundi liekas, jā, tas ir tam laiks, un tas jārealizē. Un par pastelām man radās doma kādu gadu, kad es biju, man liekas, etnogrāfiskajā Brīvības muzejā uz gada tirgu, un es jau biju nolūkojis, ka man jānopērk pasteles, un ka es gribētu staigāt pastelās ikdienā, un gribētu izmēģināt, kā tas ir. Un bija ļoti ērti, un bija ļoti labi braukt ar riteni, un vispār tādus mazus gabalus pārvietoties pilsētā bija ļoti ērti. Un tāda laba, stilīga alternatīva augstspēšu kurpēm arī pie dažādiem apģērbiem, ne tikai tautiskiem. Un tad es domāju, ka visticamāk, kāpēc cilvēki to nedara ikdienā, jo tas viņam saistās varbūt ar pārāk tādu senīlumu varbūt. Kā padarīt to interesantāku cilvēkiem. Un tad es iztukoju, ka neviens īstenībā netaisa pasteles citās krāsās. Un tad, protams, sākas ļoti garš process ar rādu meklēšanu un mēģināšanu nokrāsot kaut ko Latvijā. Tas ir diezgan grūti. Bet tad mēs tā izlēmām iesākt ar pamatu, ar 7 krāsām, kuras ir pieejamas Latvijā. Un visas sastāvdaļas un visa ražošana, tā nav ražošana, protams, tas notiek ar rokām, bet ja mēs saucam to visu procesu par ražošanu, tas viss notiek Latvijā, tikai no Latvijā ražotiem izēju materiāliem. Un nākamais solis etnografizētas patiesībā ir domāt kā papildinājums šai pastelu kolekcijai, lai varētu, tā teikt, šo stilu padarīt vienotāku. Tad iedomājos, ka tas varētu būt krekliņš, kas ir mūsdienīga fasona, bet ar šīm stilizētajām dažkārt arī ļoti autentiskajām Latvijas zīmēm, un, teiksim, ar džinsiem un krāsainām, teiksim, bordo vai sarkanām pastelām. Man šķiet, ka tas ir vienkārši ideāls savienojums. Un arī tas, ka šīs zīmes tomēr viņas ir pārāk spēcīgas, un lai viņas neizmantotu ikdienā, un lai to, respektīvi, ja mums kaut kas ir dots, tad mums tas ir jāizmanto, un tas ir jāceļ, man liekas, jāaktualizē arī mūsdienās. Un man liekas, ka tas ir ļoti skaisti. Šīs zīmes ir tiešām skaistas, un ja mēs varam kaut ko savu, to identitāti, to savu identitātes kodu sev piesaistīt ikdienā, varbūt to un kultivēt to būšanu lepnam par savu identitāti, par savu tautu, par savām saknēm, tad es uzskatīju par savā ziņā pienākumu to popularizēt un ieviest tādā ikdienā. Kas ir, varbūt runājot par šīm zīmēm un to spēku, ko tās dod jums? Kas ir ikdienā tie impulsi, vai kas jūs dzen uz priekšu, sasniegt jaunas lietas, izmeklēt šīs jaunos izaicinājumus? Protams, ka tas, teiksim, tas ir, protams, tā ir dievišķa lieta, tas asniņš pats, jā, tā ir, ar to es esmu svētīta un tiešām pateicīga par to, ar to, varētu teikt, talantu, bet šis talants īstenībā ir tikai tā sēkliņa. Tas, kā tu ravēsi, aplaistīsi, sagādāsi saulīti, rūpēsies, tas viss ir darbs. Tas ir darbs katru dienu, plānošana, disciplīna, padomi, protams, citu cilvēku komanda. Jā,
tas ir tik daudz lietas, kas veido to kopā, lai tas varētu notikt, bet tā iedvesma ir, tā ir dievišķa. Man šķiet, ka ir tur jāmeklē iedvesma pateicībā par to, ar ko cilvēks ir dzīvis, jo katrs no mums ir unikāls. Un katrā mums noteikti ir tā unikālā mazā lietiņa, kas ir tikai mums piemīta, bet tā, protams, jāatklāj. Un tas parasti tas grūtākais ir. To arī sauc par to atrast sevi. Nu, skan jau diezgan moderni, un šobrīd to daudz dara. Un tā, varbūt tas ir banalizējies, bet tas nav mazāk aktuāls. Tas ir katra cilvēka īstenībā galvenā tāda lieta, lai viņš justos dzīvē piepildīts. Viņam ir jāzina, ar ko sākt. Kas ir tas pirmais ķēdes posms, kas es esmu? Tas ir viselementārākais, bet visgrūtākais jautājums. Ko es gribu darīt? Kā tieši šī dzīvē es varu būt citiem noderīgs? Kur ir mana vieta? Es novēlu visiem labu veiksmi to atrodot, bet tas nav viegli. Un tāpēc, tas ir arī tas, ko mēs runājam Big Life Riga mūsu konferencē. Atgriežoties pie tās ravēšanas un rūpēšanās par šo lietu, kas jums ir iedota. Atgriežoties līdz sākumiem, kad jūs uzsākāt savu dziedātājas karjeru, kas bija varbūt tās mācības, kuras jūs ieguvāt uzsākot to visu? Īstenībā dziedāšana un mūzika bija tā, ka man bija ļoti liels varbūt, problēmas ar pašapziņu un vispār skolā diezgan grūti gāja un nevis ar mācībām, bet varbūt tādām attiecībām ar citiem bērniem un cilvēkiem un tā. Tad mūzika bija tā lieta, kas man iedeva pašvērtības sajūtu, caur kuru es to sāku audzēt. Un ne tikai kā mūziķis, kā cilvēks, kā sieviete, kā sabiedrības loceklis, kas jūtas vajadzīgs. Un es arī varu tikai novēlēt to, varbūt šā varētu būt atbildi uz jūsu jautājumu. Tā atziņa ir īstenībā pēdējā laika tāda, ka panākumi ir cilvēki. Panākumi ir cilvēki, kurus tu iegūsti savā dzīvē caur to, ko tu dari. Un es zinu, ka varbūt agrīnā jaunībā ļoti, ļoti gribas kaut ko sasniegt, tādu saskaitāmu vai aptaustāmu pirmā vieta, es nezinu, tur topi, čārti, platīna diski, Grammy un protams, ir citi visādi kriteriji citās jomās. Ja? Tas viss, protams, tas ir foršs novērtējums, bet tas viss nav neko vērts, ja tavā ceļā cilvēki neturas ilgi, ja viņi mainās, ja tev nav labas attiecības ar viņiem, jo darbs ir tas, ko tu ikdienā katru dienu, ar ko tu esi kopā. Ja tev tas nepatīk, ja tev nepatīk cilvēki, ar ko tu kopā dari, tad tās ir mocības, tad tas ir kaut kas, tas nav svētīts. Un tāpēc tā atziņa visvairāk ir, ka es vēlos strādāt ar cilvēkiem, kuri man tic, kuriem es uzticos, un man ļoti arvien svarīgāks paliek attiecības tieši darba procesā, jo darbs īstenībā, varbūt, ja mēs nesaucam to kā tādu, varbūt ne darbu, bet šis te veidošanas, audzēšanas process, ja, kas ir tā kā iešana uz to rezultātu, patiesībā tas ļoti satuvina cilvēkus, un tāpēc es savukārt galīgi neesmu pret draudzīgām attiecībām darbā, jo man šķiet, ka tas tikai to visu procesu padara personiskāku. Ka cilvēki ir ieinteresēti. Nevis, ka es viena pati, bet mēs visi, ka es jūtu to, ka mēs visi komandā degam par vienu lietu, un jo vairāk ir tādi cilvēki, jo tam ir spēks lielāks, enerģētika lielāka un atbalsts. Tā kā, manuprāt, tas, ko es esmu ieguvis, ir vairāk ir cilvēki, draugi, attiecības, jauka, patīkama dzīve, kas taču ir pats svarīgākais, kā tu ikdienā jūties. Tā. Atgriežoties pie pastelām un etnografizētas, kas tālāk? Vai ir vēl kādi plāni kaut ko citu attīstīt pēc šī, un kur varbūt cilvēki var tagad atrast jau jūsu produkciju? Tagad to var izdarīt visvienkāršāk www.lindalinshop.com.
Tur ir 2 sadaļas, music un fashion. Un mūzikas sadaļā var iegādāties diskus, DVD un vispārējo ar mūziku saistīto. Un fashion sadaļā ir tātad gan pasteles, gan etnografizēts, gan arī pati pirmā kolekcija Kamīliena. Un par turpmāko, vēl ir pāris vietas, varbūt, kur var apčamdīt to dzīvē. Tad tā vispopulārākā, varbūt tieši pastela ziņā, ir veikals Rija, kur arī ir ļoti īstenībā, kur specializējas tieši uz šādām latviešu vai Latviju izcelsmes, teiksim tā, negribu teikt produktiem. Droši vien kaut ko tādu, ko cilvēki, kas atbrauc ciemos uz Latviju, var paņemt līdzi kā tiešām labas atmiņas. Lūk, turpmāk, vispār es dzīvoju diezgan spontāni savu dzīvi. Es nezinu, kas būs turpmāk. Man īstenībā ir viena cita pavisam ideja šobrīd prātā, ko es gribētu darīt. Un to vispār nav nekāds sakara ar mūziku un ar modi. Un varbūt drīzāk ar gastronomiju. bet es nezinu, vai tas notiks. Cilvēki, kas skatās šo video, viņi nāks uz mūsu konferenci un viņi arī meklē savā dzīvē varbūt kādu punktu, kur viņi var iziet no vietas, kur viņi jūtas iesprūduši un atrast kaut ko kreatīvu savā dzīvē. Ko jūs ieteikt šiem cilvēkiem viņu lielās dzīves uzsākumā? Jā, patiesībā es arī to esmu sapratusi, ka šis brīdis, kad tu gribi sākt savu lielo dzīvi, ir pilnīgi dažādiem cilvēkiem, dažādā vecumā var iestāties. Tad te varbūt ir tie, kam palaimējas, tie jau tomēr tādu savu pirmo asniņu atrod jau ļoti agrā vecumā, 11 gados. Jā. Dažs sevi atrod tikai kaut kur 50 un vēlāk, un īstenībā tas drosme īstenībā ir vajadzīga. Ļoti liela drosme arī man bijusi, teiksim, arī pieņemsim atvērt lapusi Latvijas zīmes, kas izrādījās miljonus reizes dziļāka un sarežģītāka nekā man šķita sākumā. Un es sapratu, ka es bez speciālistu viedokļa nemaz neiztikšu, jo tomēr ir tie speciālisti, kas ir Latvijā. Ja viņi tomēr teiksim, vai es kaut ko būšu nepareizi izpratus, vai kā tas tomēr nopietnas lietas, un tur nevar tā jokot. Tāpēc tas ir spēks, ko ir jāvada pareizi. Tāpēc es saprotu, kā tas ir, un arī daudz teica, tā ir uzdrīkstēšanās patiesībā vispār to tēmu aiztikt. Jā, viņi ir tomēr tādā plauktiņā, svētā plauktiņā, ko retais atļaujās pārcilāt. Bet tāpēc es zinu, ka tam ir vajadzīga liela drosme. Vajadzīgi ir atbalstītāji. Respektīvi, man šķiet ļoti svarīgi atrast dombiedrus, tāpēc, ka cilvēks nav radīts, lai dzīvotu viens. Viņam ir jāmeklē sevi līdzgaitnieki. Un īstenībā, tad, kad ir kopā ar kādu, tad arī kā mums katram ir dažādas dienas. Mums ir dienas, kad mēs sev ticam, un tad ir dienas, kad atkal viss liekas galīgi garām, un kad nekas nesanāks. Tāpēc, ja ir vēl kāds, kas var tevi atkal uzkurbulēt, tas ir ļoti labi. Tas tiešām ir svarīgi atrast dombiedrus. Linda, paldies jums par interviju un novēlam visu to labāko ar jūsu produktiem, ar jūsu sapņiem un to, ko jūs vēlaties sasniegt. Paldies, tiešām noderēs.